izdegšana. Tajā pirmdienas rītā es pamodos pirms modinātāja. Galvā jau bija domas par darbu, ēpasti, atskaites, sapulces. Es gulēju un skatījos griestos. Pēkšņi sapratu, ka man negribas celties. Tas nebija slinkums. Es vienkārši jutos ļoti noguris, it kā man būtu beigusies enerģija. Tomēr es aizbraucu uz biroju. Sabiedriskajā transportā cilvēki klusēja un skatījās telefonos. Es paskatījos logā uz savu atspulgu un nodomāju. Tā neizskatos es. Seja bija nogurusi un bez emocijām. Darbā uzreiz sākās problēmas. Ēpasts bija pilns. Par kādu uzdevumu atnāca vairāki steidzami ziņojumi. Kolēģis palūdza palīdzību ar projektu, jo viņš kavēja. 10:00 sākās sapulce, kur visi runāja reizē. Es centos smaidīt un klausīties, bet iekšā jūtu tukšumu un aizkaitinājumu. Līdz pusdienlaikam es sapratu. Esmu noguris ne tikai šodien, esmu noguris jau sen. Līdz šim es sev vienmēr teicu, pacieties vēl mazliet, pabeigsi šo darbu un kļūs vieglāk. Bet viens darbs beidzās un tūlīt sākās nākamais. Pēc pusdienām priekšnieks pasauc mani pie sevis. Viņš runāja mierīgi. Tu izskaties noguris, viņš teica. Es redzu, ka tu daudz strādā. Varbūt tev vajag atvaļinājumu. Paņem 2 nedēļas, atpūtīsies un viss būs kārtībā. Es pamāju ar galvu, bet nejūtos pārliecināts. Atvaļinājums derētu, ja es vienkārši būtu pārguris, bet man šķita, ka problēma ir dziļāka. Es jūtu, ka vairs neesmu savā vietā. Paldies, es atbildēju. Es padomāšu. Es atgriezos pie sava galda un mēģināju strādāt tālāk, bet domas atgriezās pie šīs sarunas. Kas būs pēc atvaļinājuma, es domāju. Es atkal atnākšu uz darbu, atvēršu ēpastu, būs steidzami darbi, sapulces un tas pats tukšums. Vakarā es izgāju no biroja vēlāk nekā citi. Ārā bija tumšs un lija lietus. Es stāvēju pieturā un pēkšņi sapratu. Ja es turpināšu tā dzīvot, man kļūs vēl sliktāk. Es kļūšu dusmīgs, noguris un vienaldzīgs. Mājās es neieslēdzu televizoru un nepaņēmu rokās tālruni. Es apsēdos virtuvē, ielēju tēju un uzrakstīju 3 jautājumus. Kas man patīk? Kas man padodas vislabāk? Kā es gribu dzīvot pēc gada? Es ilgi domāju. Tad sapratu, ka atbildi jau zinu. Es vairs negribu dzīvot pastāvīgā steigā. Es gribu strādāt citādi, mierīgāk un ar jēgu. Varbūt es varu mācīties ko jaunu, mainīt darbu vai sākt kādu savu projektu. Nākamajā dienā es atnācu uz biroju ar skaidru lēmumu. Es pieklauvēju pie priekšnieka durvīm. Es padomāju par atvaļinājumu, es teicu. Paldies par piedāvājumu,
bet es sapratu, ka man nevajag atvaļinājumu. Man vajag mainīt dzīvi. Es gribu aiziet no darba. Priekšnieks sarauc pieri. Pagaidi, viņš teica. Nesteidzies. Paņem atvaļinājumu, atpūtīsies un tad parunāsim. Es sapratu, ka viņš runā saprātīgi, bet es jau zināju, ja piekritīšu, es tikai atlikšu šo lēmumu. Es saprotu, mierīgi teicu, bet es jau esmu izlēmis. Es jūtu, ka man jāiet tālāk. Priekšnieks brīdi klusēja, tad nopūtās un pamāja. Labi, es tevi neturēšu. Kad es izgāju no kabineta, man bija bail, bet es sajūtu arī lielu atvieglojumu. Es vēl nezināju, kas būs tālāk, tomēr pirmo reizi pēc ilga laika man bija sajūta, ka es pats vadu savu dzīvi. Izdegšana. Tajā pirmdienas rītā es pamodos pirms modinātāja. Galvā jau bija domas par darbu, ēpasti, atskaites, sapulces. Es gulēju un skatījos griestos. Pēkšņi sapratu, ka man negribas celties. Tas nebija slinkums. Es vienkārši jutos ļoti noguris, it kā man būtu beigusies enerģija. Tomēr es aizbraucu uz biroju. Sabiedriskajā transportā cilvēki klusēja un skatījās telefonos. Es paskatījos logā uz savu atspulgu un nodomāju. Tā neizskatos es. Seja bija nogurusi un bez emocijām. Darbā uzreiz sākās problēmas. Ēpasts bija pilns. Par kādu uzdevumu atnāca vairāk steidzami ziņojumi. Kolēģis palūdza palīdzību ar projektu, jo viņš kavēja. 10:00 sākās sapulce, kur visi runāja reizē. Es centos smaidīt un klausīties, bet iekšā jūtu tukšumu un aizkaitinājumu. Līdz pusdienlaikam es sapratu. Esmu noguris ne tikai šodien, esmu noguris jau sen. Līdz šim es sev vienmēr teicu, pacieties vēl mazliet, pabeigsi šo darbu un kļūs vieglāk. Bet viens darbs beidzās un tūlīt sākās nākamais. Pēc pusdienām priekšnieks pasauc mani pie sevis. Viņš runāja mierīgi. Tu izskaties noguris, viņš teica. Es redzu, ka tu daudz strādā. Varbūt tev vajag atvaļinājumu. Paņem 2 nedēļas. Atpūtīsies un viss būs kārtībā. Es pamāju ar galvu, bet nejūtos pārliecināts. Atvaļinājums derētu, ja es vienkārši būtu pārguris, bet man šķita, ka problēma ir dziļāka. Es jūtu, ka vairs neesmu savā vietā. Paldies, es atbildēju. Es padomāšu. Es atgriezos pie sava galda un mēģināju strādāt tālāk, bet domas atgriezās pie šīs sarunas. Kas būs pēc atvaļinājuma? Es domāju. Es atkal atnākšu uz darbu, atvēršu ēpastu, būs steidzami darbi, sapulces. Un tas pats tukšums. Vakarā es izgāju no biroja vēlāk nekā citi.
Ārā bija tumšs un lija lietus. Es stāvēju pieturā un pēkšņi sapratu, ja es turpināšu tā dzīvot, man kļūs vēl sliktāk. Es kļūšu dusmīgs, noguris un vienaldzīgs. Mājās es neieslēdzu televizoru un nepaņēmu rokās tālruni. Es apsēdos virtuvē, ielēju tēju un uzrakstīju 3 jautājumus. Kas man patīk? Kas man padodas vislabāk? Kā es gribu dzīvot pēc gada? Es ilgi domāju, tad sapratu, ka atbildi jau zinu. Es vairs negribu dzīvot pastāvīgā steigā. Es gribu strādāt citādi, mierīgāk un ar jēgu. Varbūt es varu mācīties ko jaunu, mainīt darbu vai sākt kādu savu projektu. Nākamajā dienā es atnācu uz biroju ar skaidru lēmumu. Es pieklauvēju pie priekšnieka durvīm. Es padomāju par atvaļinājumu, es teicu. Paldies par piedāvājumu, bet es sapratu, ka man nevajag atvaļinājumu. Man vajag mainīt dzīvi. Es gribu aiziet no darba. Priekšnieks sarauca pieri. Pagaidi, viņš teica. Nesteidzies. Paņem atvaļinājumu, atpūtīsies un tad parunāsim. Es sapratu, ka viņš runā saprātīgi, bet es jau zināju, ja piekritīšu, es tikai atlikšu šo lēmumu. Es saprotu, mierīgi teicu, bet es jau esmu izlēmis. Es jūtu, ka man jāiet tālāk. Priekšnieks brīdi klusēja, tad nopūtās un pamāja. Labi, es tevi neturēšu. Kad es izgāju no kabineta, man bija bail, bet es sajūtu arī lielu atvieglojumu. Es vēl nezināju, kas būs tālāk, tomēr pirmo reizi pēc ilga laika man bija sajūta, ka es pats vadu savu dzīvi.